Sāksim mūsu 15. oktobra 2015. gada ārkārtas domas sēdi. Sēdē nepiedalās Signēs Soli Zirgutiņā, Tomiks Fabiančiks, Dainis Rozenfelds, Silvija Tiltiņa. Darba kārtībā mums piedāvā divi jautājumi. Tad iebildumu pret priekšlikumu darba kārtību. Tad aicinu balsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to pārējām pie pirmā darba kārtības jautājuma par kārtību tas jābalsts jau 16 Kandavā, Kandavas monētu darbības atjaunošanu. Mēs esam saņēmuši iesniegumu no CIA kartodromas. Līdz ar to mēs zinām, ka ir šis jaunas īpašnieks un savu iesniegumu vēlas atjaunot, atstāt šo darbību. Varbūt dosim vārdu viņam par pārstāvis ir jānopēc. Jā, labi, tad es varbūt stādīšos priekšā. Es nezinu, vai man oficiāli pilnvar jāiesniedz, bet es esmu tā teikt vienkārši pārstāvis jaunās trases kā īpašnieki, jaunā īpašnieki. Šobrīd ir mainījies, tātad trases īpašnieks starplaikā, kamēr trasa bija slēgta, par cik, tā teikt, finansiāli nebija aktīvi, tad iepriekšējais uzņēmums arī nespēja nodrošināt savu darbību un, diemžēl, tika likvidēts. Un šobrīd šo te visu saimniecību, tā teikt, pārņem jauns īpašnieks. Diemžēl viņam šodien nebija iespēja piedalīties, bet līdz ar to viņš pilnvaroja mani, cik es šajā te visā posmā esmu diezgan aktīvi iesaistīts un arī meklēju, tā teikt, es esmu no sportistu pārstāvi puses, faktiski nācis un jau varbūt arī oficiālāk kārtība trases pārstāvis un tad jā, vienkārši pāris vārdos vēlos lūgt atbalstīt šo te mūsu lūgumu, ļaut mums vēl šogad veikt kaut kādas aktivitātes faktiski pat šīs nedēļas nogalē un nākamajā nedēļas nogalē pārbaudīt to, kā trase atbilst jauniem ministru kabinetu noteikumiem, kas pat nesen ir nākuši stājušies spēkā. Un kas, ja jūs varbūt esat iepazinušies ar to, ko vēstulē tā teikt rakstīja, tad faktiski jaunie noteikumi diezgan daudz ko pamaina. Galvenās izmaiņas ir tās, ka faktiski šobrīd droši mērījumi ir jāveic tikai āras vidē, nevis gan ārā, gan iekštelpās. Tā ir diezgan būtiski izmaiņa. Tā ir izmaiņa, kas ir ņemta no starptautiskās prakses. Tad šie jaunie noteikumi ir gatavoti sadarbojoties ar konsultantiem, trokšņu konsultantiem no Vācijas un faktiski tika aptaujātas dažādas starptautiskās federācijas, kā tad tiek organizētas trokšņu mērījumi, kādas trokšņu normas tiek ievērotas starptautiskās dažādās trasēs. Ja? Un tad, kā divi no labiem piemēriem ir ļoti leģendārs trases, tika ņemts vērā, kas ir Red Bull rings, kur ir F1 sacīksts, un Nürburgrings, Hockenheim rings ir vēl vairākas trases, un tāpat arī izskatījām citas valstis, kā Eiropas Savienībā, teiksim, regulē šo motosportu trokšņu normas, jo faktiski nācās secināt, ka līdz šim trasē ir bijis, tā teikt, jāatbilst faktiski privātmājas teritorijas trokšņu normām, kas, protams, ka mēs arī apzināmies to, ka tas ir faktiski neiespējami nodrošināt šādas trokšņu normas, kā izrādījās, ka faktiski pēc mūsu Latvijas likumdošanas pēc MK noteikumiem, diemžēl sporta bāzes bija faktiski, lai saprastu to domu, ja, tā teikt, iekritušas kaut kādā dēļu spraugā, tā teikt, un netika attiecināts tātad publiskā pasākuma trokšņu normas, ne arī tātad faktiski kaut kādu sporta pasākumiem, kas nozīmē, ka šā iemesla dēļ sanāca, kad ir jāatbilst pat sacīkšu laikā, starptautisko sacīkšu laikā, 55 decibeliem vidējiem trokšņu normai, kas ir stundas rādījums, un šādu normu nevar izpildīt neviens publiskais pasākums. Un tā rezultātā sanāca absurda situācija, ka trasa faktiski nācās slēgt. Neskatoties to, ka, teiksim, ja pilsētā varētu saskaņot publisko pasākumu un organizēt sacīkstes, tagad starptautiskam vietēji mērogu, tad diemžēl Kandavas trasē to nevarēja, jo Kandavas trasa ir sporta bāze un uz viņu netika attiecināt MK noteikumu. Tas, protams, ir absurds, un tādēļ mēs arī aicinājām klāt šos te vācu konsultantus, lai tā
palīdz sagatavot, teiksim, atbilstošu likumu, ja, kas noregulē arī sporta bāzēs šo te trokšņa normu, tā, lai tas būtu atbilstoši, lai tas neietekmē, teiksim, neatstāt kaut kādu veselības iespēju uz vietējiem iedzīvotājiem. Protams, ka ir jāņem vērā arī vietēju iedzīvotāju kaut kāds, tā teikt, vēlms, un es gribu arī komentēt, ka šie MK noteikumi nav specifiski, teiksim, arī gatavoti kandās trasē, viņi būs, tā teikt, regulēs šķiet 20 trasēm kaut kur. Latvijā precīzi cipari, es varbūt nepateikšu to federācijas varēs komentēt, bet principā šajā procesā iesaistījās abas divas federācijas, ministrijas un ļoti aktīvi tātad strādāt pie šo noteikti izstrādes faktiski veselu gadu. Un, lai jūs saprast, par ko ir varbūt runa, jo bieži vien cilvēkiem nav skaidrības, teiksim, ir kaut kādi cipari ierakstīt kaut kur, bet ko viņi īsti nozīmē, ja, bet kamēr es šeit runāju, man ir aptuveni 65, 70, brīžiem pat augstāk decibeli uzlikts, ja. Līdz ar to es vienkārši to gribu pateikt, ka tas nav veselība vai kaitīgs kaut kas, ja, par to, kas šeit tātad šie noteikumi, kas ir ieviest. Vācijā, Nürburgringā un tātad Red Bull ringā, kas ir Austrijas trasē, ir noteikti 80 decibeli vidējais dienas rādītājs bez laika ierobežojumiem. Tas pats ir arī Hockenheimringā, plus tiek noteikts arī gada vidējā norma, jo jāsaprot, ka motosports ir ar sezonalitāti, un bieži vien varbūt viņas var pārkāpt kaut kādas īstermiņā, varbūt par pārkāpt kaut ko, bet vidēji gadā tas netiek šie noteikumi pārkāpt. Līdz ar to es gribu pastāstīt, skaidri norādīt to, ka jaunie faktiski Latvijas MK noteikumi nosaka noteiktus darba laikus, kādos trasi var veikt sacīkstes un sporta treniņus. Un šajā darba laikā ir noteikts normas. Faktiski treniņiem tas tiek noteikts kā 65 decibeli vidēji dienā. Tātad darba laika ir atkarībā no tā, vai tās ir brīvdienas vai darba dienas, vai no 9 līdz 8 vakarā, vai no 9 līdz 6 vakarā. Savukārt sacīkstēm tie ir 75 decibeli. Līdz ar to es gribu vienkārši pievērst uzmanību, ka tas joprojām ir stipri zem tā, kas ir, teiksim, Vācijā vai kas ir Austrijā. Un protams, ka šobrīd mēs nevaram pateikt, cik precīzi trasi atbilst šiem jauniem noteikumiem. Līdz to mēs vēlētos ceram uz labu laiku, protams, sestdien, svētdien, un varbūt arī nākamo sestdienu un svētdienu. Un faktiski lietā šo certificēto ierīci un veikt šos mērījumus, lai konstatētu, vai mēs un cik lielā intensitātē mēs nākamgad varam strādāt un atjaunot šo darbību. Es domāju, ka tas var būt kaut kāda pievienotā vērtība, protams, Nandorē kā pilsētai. Tas jums, protams, arī jāvērtē pašiem, bet es ceru, ka jūs arī, teiksim, gribat, lai šī trasa ir un lai kaut kāda aktivitāte, teiksim, notiek. Ja? Tad, no manas puses varbūt lūgums ir atbalstīt šo mūsu lūgumu un ļaut mums atsākt šo darbību. Protams, arī esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, ja nepieciešams. Paldies. Jā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, man jautājums, teiksim, pirmais scenārijs, ja tur tie trokšņu līmeņi pārsniedz tos, teiksim, kas jūs kaut ko plānojat tur citu, teiksim, vai samazināt, vai kā tur? Faktiski MK noteikumi norāda to, kādās trokšņa normās jāstrādā, un faktiski vienkārši mērķis ir strādāt tādā intensitātē, lai ievērotu šīs trokšņa normas. Un to mēs arī, protams, redzēsim pēc šiem testiem, pirmajiem precīzāk, varbūt, ko tas viss nozīmē, bet principā mēs ceram, ka to ir iespējams realizēt, jo, teiksim, tie dienas vidēji ir rādītāji, un līdz ar to, pat ja mēs redzam, ka mēs pārsniedzam, teiksim, šīs normas, redzam, ka tas vidējais tiek pārsniegt, kaut kur dienas vidū, ja, tad mēs varam samazināt šo intensitāti vai pārtraukt šo darbību vai samazināt, teiksim, intensitāti un tādā veidā iekļauties šajās normās. Un otrs jautājums, jā, teiksim, atkal pretējs, ja viss tur ir normāls, teiksim, kā ir plānots tas viss, teiksim, tur tāpadās varēs no malas, teiksim, cilvēki braukt vai tikai sportisti trenēsies? Šobrīd tā, ka šīs nedēļas modulē, protams, ka mēs aicināsim kaut kādus sportistus,
kas būs tieši sporta kārtībā, lai mums daudz objektīvu šis rādītājs ir, ja? Mēs pieaicināsim klāt arī faktiski elektrokartu pārstāvis, lai redzētu, kā šī elektrokarta vai viņa potenciāli varētu būt izmantojama. Mēs negribam šobrīd nekādas solījumus, teiksim, dot šajā sakarā, bet mēs noteikti esam interesēti testēt, vai tā ir kā iespējamība, ja? Un, tā kā faktiski, ja viss ir pozitīvi, un es ļoti ceru, ka būs pozitīvi, tad es domāju, ka nākamajā gadā mēs noteikti vērsim prasi vaļā, lai varētu braukt sportiski trenēties un varētu organizēt arī starptautiskas sacīkstes, tātad vismaz kā minimums Baltijas līmeņa. Tātad tas mērķis, un, protams, ka es domāju, ka jūs arī kas ir vietēji cilvēki, arī zina, ko nozīmē Baltijas, teiksim, sacīkstes, tas ir pietiekoši daudz apmeklētāji, un tas ir tā ir kaut kāda dzīvība un aktivitāte un darbība. Ja? Ko es arī varu pievienoties, tas, ka mēs esam saņēmuši no Liepājas uzņēmēju iesniegumu par elektrokartu testēšanu un arī, lai redzētu, kā viņi darbojās, un līdz ar to es redzu to saistību, un arī domāju, šito nedēļas vai nākušanais, arī viņi ir aicināti. Un tad mēs skatīsimies tādu kontekstu arī tādām nomas kartiem, cik es sapratu tev jautājumus, bet tas ir tādā nākotnes projektā, protams, mēs gribam atcerēt. Līdz sākumu sāksim ar vienu, šobrīd ar šo trasu to testēšanu, lai saprast, kā viņi darbojās. Es jau tikai par to, lai būtu varētu tur katru dienu kaut kas notikt, jo to iet arī jautāt. Jā, tas, ko mēs izskatām, protams, ka mēs diskutēsim un ceram arī sadarboties aktīvi ar domu, tā teikt, jautājumā par tālāko attīstību ar domu, kad mēs varbūt kaut kādā veidā varētu atvēlēt arī jauniešiem kaut kādu noteiktu laiku, ko viņi var, teiksim, izmantot prasi, bet tas ir, protams, jau varbūt tāds nākamā gada plāns, ne tik ļoti kā šīs nedēļas, teiksim, vai šīs nedēļas nogalps vai nākamās nedēļas nogalps. Bet es ceram, ka tur varētu notikt aktīvi darbība. Paldies, lūdzu, Arsulu. Principā jau lielākie iebildumi tur bija vienai noteikti iedzīvotāji grupai tie apkārtnē. Vai jūs viņus arī pieaicināsiet klāt šajās 4 dienās, kad eksperimentēsiet, kad būtās tas ir labs sarunas sākums? Teiksim tā, mēs sākotnēji gribam testēt un iegūt objektīvus datus, un tad, protams, diskutēt, es esmu runājis pats personiski, es esmu aptaigājis kārtu no mājām, kas ir blakus. To es veicu vēl pirms vasaras un faktiski parunājos. Es negūtu arī tik lielu, teiksim, negāciju, jo es protams, guvu no dažām mājām kaut kādus tur viedokļus. Es sapratu arī, no kurienes viņi nāk, un sapratu, kas ir tā interese, bet lielākoties tomēr tie blakus iedzīvotāji pozitīvi pret trasi, un tas tā kā savukārt motivē, teiksim, mēģināt šo darbību atsākt, un protams, mēs turpināsim šo diskusiju. Mums ir arī viena, teiksim, māja blakām, es varbūt nesaukšu konkrēti šobrīd kura, bet ar kur mēs vienojāmies, ka mēs varētu arī pie viņiem faktiski uzstādīt kaut kādu sērtāku aparatūru, ar ko monitorēt, tad mēs arī vēl objektīvāk tāds iegūt, jo tas, ko mēs faktiski plānojam šajā nedēļas nogalē, mēs arī tajā iesniegumā norādījām konkrētas vietas trasē, kur mēs reāli veiksim mērījumus, bet tas nozīmē, ka tie trokšņi mērījumi būs augstāki nekā noteikuma prasa, kā noteikuma prasa, tātad mērījums vajag 2 metrus no privātu mājām, faktiski no mājas tieši, tas ir arī konkrēti rakstīts tā. Līdz ar to šobrīd mēs veiksim mērījumus, lai saprastu, kāda viņa trasē, un iespējams arī veiksim papildus mērījumus vēl blakus sētās. Jā, tā kā Paldies. Lai būtu tāda objektīvā, Vēl lūdzu deputātiem, kā jautājumu. Tagad ir viens priekšnieks. Šobrīd ir viens īpašnieks, un mainījies. Es gan arī reiz atklāt teikšu, ka es ceru, ka nākotnē būs iespēja piesaistīt jaunus, tā teikt, līdzīpašnieks, ja šo trasi izdosies atvērt, jo šobrīd, protams, kad neviens īsti negrib īsti investēt naudu, tur ne arī, teiksim, kaut ko darīt, bet, ja šī trasa būs vaļā, es ceru, ka būs iespēja, teiksim, kaut kā tomēr piesaistīt ar kaut kādu vai privātu vai uzņēmēju, tā teikt, šo te finansējumu. Jā, es lūdzu. Par tas runājot, iepriekšēji īpašnieki, cik es zinu, tas malā riepas salikti. Tā mēs tagad saprotu, vai tagad stāvuši.
ja tagad jūs testējat, jūs to ņemat vērā, ka tur ir riepas, nu, man kā Andros iedzīvotājiem nevis vēl patīk, ka riepas, kas sakrālis stāv. Vai jūs kā īpašnieki nedomājat kā citu variantu? Par kurām vietām runa, ja ir drošības barjeras, kuras, protams, ka būs drošības barjeras, pēc noteikumiem viņām jābūt pildu funkcija, kas ir tieši drošības nodrošināšana sportistiem, jo, ja kāds izbrauc no trases, var būt ļoti nepatīkams sekas un, protams, ka norobežojumiem ir jābūt. Tas vienkārši. Tā savādāk variantu, ne? Salmutības, tas labākais risinājums. Tas starp citu. Jā. Labi, paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi deputāti? Lūdzu. Ja nav nekādi jautājumi, tad būtu nolasījuši lēmumu projektu. Pirmais punkts atjaunots, jā, kartogrāmas reģistrācijas, vienoto reģistrācijas numuru 401-3-8-24-4 kvadrētas vienības vārtā 107 Rīga, lai viens no piedarošais kartogrāmas trases, kas atrodas pēc adreses Jelgavas iela 16, Kandā-Kandas nots, kurā īpašumā izskata inženieru būtu. Kārtīgi, kas izvērts to projektu tiesas zemesgrāmatā nodaļā 2015. gada 21. septembrī pamatojas tiesas lēmumu pamat 2015. gada 7. oktobrī 8.9 līdz 20. un 2015. gada 24. oktobrī 25. no 9 līdz 20. ar mērķi veikt trokšņu mērķus trasē atbilstoši ministra kabineta grozījuma noteikumos numurs 16. Trokšņu novērtēšanas un pārvaldes kārtību no 2015. gada 22. septembra, kas stājas spēkā 2015. gada 3. oktobrī prasībā. Otrais punkts pēc lēmuma pirmā punkta noteikto trokšņu mērķu rezultātu iegūšanas un izvērtēšanas tos iesniegt Kandas nodomē, tas darbības nodrošināšana atjaunošana. Aicinu balsot uz šādu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies. Otrais darba kārtības jautājums mums ir par atļaujas izsniegšanu otrās kategorijas šautuvu, šaušanas tentatīvai iesniegšanai zemnieks trauku. Ir saņēmis, jā, no traukiņiem iesniegums par šīs licences atjaunošanu, pagarināšanu, līdz ar to viņam bija līdz 1. oktobrim, lai to trasu to šaudu varētu veikt darbību, ir nepieciešams šis atļaujas pagarinājums. Līdz ar to vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Nē, es vienkārši nezinu, kur nozīmē otrā kategorija šautuvei. Es varbūt tāds gribu izvērtēt šautuvu. Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par sekojušu lēmumu projektu izsniegt atļauju nenotiek laiks zemnieks saimniecības traukiņu no tās kategorijas šautuvu šaušanas darbībai. Kurš par tādu lēmumu projektu? Paldies. Nepiedalās arī. Viņi nepiedalās.